Un jautājums par to, vai eirozona pastāvēs un nepastāvēs, mums jāsaprot arī šīs grafikas par to, ka šī eirozona ir viens no tāds blokiem, kura ietvaros mēs varam veidot savu politiku, pretstāvēt kaut kādiem spēkiem, kas notiek pasaulē, un kas ir ļoti būtiski. Neskatoties uz to, ka mēs varbūt mums šķiet, ka nekas nemainās, ka it kā viss notiek, varbūt arī Eiropā tur nespēja pieņemt reformas un tālāk. Jūs paskatieties, cik vēl nesen bija 95. gads, šobrīd mēs dzīvojam, ja, ka strauji augošās ekonomikas ir aptuveni līdzsvarā ar šo te pēc ekonomiskā spēka, tad pēc 5 gadiem viņas jau būs pārsvarā. Un kas ir būtiski? Mums šķiet, ka viss būs konstanti, bet šobrīd arī šī visa ekonomiskā politika pasaulē lielā mērā joprojām turpina balstīties uz tiem rezultātiem, kas bija pēc 2. pasaules kara. Un tie tiek pārskatīti, viņi lēnām šis spiediens no šīm strauji augošajām ekonomikām ieaug, kas nozīmē to, ka šī nosacījuma pasaulē mainīsies, un mēs nevarēsim paši par sevi to darīt. Mums ir lielā mērā, mums jāsameklē sabiedrotie, un es neredzu nevienu citu veidu, kā to varētu panākt savu Eiropu. Protams, pateikšu šo pēdējo, tad panākumu nevajadzētu arī domāt, ka eiro ieviešana kā tāda mums atrisina visas problēmas vai rada kaut kādus bezmaksas iegūmus. Tā tikai un vienīgi paliks panākumi būs atkarīgi no mūsu Latvijas ekonomiskās politikas un mūsu spējām izmantot šīs iespējas, jo arī pašreizējā eirozonas krīze parāda to, ka valstīm jāprot izmantot iespējas. Un, ja izskatās kā īrija, un vēl citur, mums interesēs par kapijas palīdzību pastāstīt par to, ka, ja prot izmantot, tā ir ļoti būtiska iespēja, lai tiešām, kā teikt, lai nodrošinātu šo stabilitāti, pēc kuras mēs visi ilgojamies. Jo skaidrs, ka šī stabilitāte tuvākā laikā būs visai trauma.